Labas ziņas medicīnas profesionāļiem. Jau 16. reizi šā gada rudenī, tad 21. septembrī, notiks izstāde MedBaltica 2.0, 2.3, kuras laikā būs jau par tradīciju kļuvusī konferences, kurā piedalīsies veselības aprūpes vadītāji. Un šo konferenci parasti kopā rīko Veselības aprūpes darbinieku asociācija, īsāk vada, kopā ar slimnīcu biedrību un arī ar Veselības ministrijas atbalstu. Tad konferencē, kā liecina šī programma, kas man šeit ir rokās, tad piedalīsies Veselības ministre, par ko viņai milzīgs paldies. Piedalīsies arī Nacionālais veselības dienestu vadītājs, un runa būs par digitalizāciju. Tātad par informācijas tehnoloģiju, vietu un lomu veselības aprūpes sistēmā. Runāsim, pieskaitīt arī par mākslīgo intelektu, kas ir viens no šīs nozares tādiem svarīgiem jaunumiem, kas ir jau ienācis un turpina ienākt veselības aprūpes sistēmas ikdienā. Tātad būs vairāki lektori, gan vietējie, gan arī no ārvalstīm. Un tātad vēlreiz runāsim par to, ko mēs šobrīd jau varam un ko varēsim tuvākā laikā, kāda veida atbalsts ir sagaidāms no Latvijas valdības. Arī tie atbalsta mehānismi, kas ir pieejami no Eiropas Savienības puses, kas ir, Eiropas Savienības finanses instrumenti. Un galvenās tēmas, kuras es šeit redzu, tātad ir, piemēram, digitalizācija veselībā tagad nākotnē, kur uzstāsies Datamed, kas ir viens no lielākajiem medicīnas datu glabātājiem. Būs runa par mākslīgo intelektu risinājumiem dermatoloģijā, tātad īpaši onkodermatoloģijā, kur būs arī ārzemju viesi. Būs runa par IT risinājumiem tādā nozarē kā gastroenteroloģija, sevišķi endoskopijas, kas ir ļoti svarīgs izmeklējuma veids šajā nozarē. Tātad būs arī mākslīgais intelekts laboratorija biznesā, kur uzstāsies centrālās laboratorijas vadība. Tāpat arī Gulbu laboratorijas vadība runās apmēram par to pašu, kas būs saistīts ne tikai ar informācijas tehnoloģiju risinājumiem ikdienā, bet arī datu drošībā. Un, protams, dažādas vēl uzrunas, un, iespējams, arī vēl šī programma tiks papildināta. Tā kā, godātie kolēģi, manuprāt, tas ir interesanti, tas ir vērtīgi. Visi, kas piedalīsies, varēs apmeklēt ar izstādi, tātad 2.1, win-win, visiem ir tikai vienīgi iegūmi. Un cerams, ka šī izstāde, kā vienmēr, notiks veiksmīgi, un apmeklētāju pulks, kurš vienmēr ir bijis samērā liels pēdējos gadus, būs, kā vienmēr, klāt, un mēs visi tiksimies labā garstāvoklī, jaukā atmosfērā un apmainīsimies ar vērtīgu informāciju. Tā kā gaidām visus ciemos.